par ko mums šodien būs, ir savā pieredzē, savā karjerā, kur es tieši strādāju ar cilvēku zemapziņu, ar to, kā tieši ģimenes paterni ietekmē cilvēka evolūciju. Tas nozīmē, kā mamma, tētis, vecvecāki ietekmē cilvēka pārticību, finanses, naudas stāvokli, respektīvi attiecību kvalitāti, veselības stāvokli. Tas ir tas, ar ko es esmu strādājis, principā, 7 gadus pilna laika. Tas ir galvenais, ar ko es nodarbojos. Viss pārējais ir jauki, bet ja cilvēks nav iztīrījis savu pagrabiņu, ja nav iztīrījis zemapziņu, nav iepazīstināts to, kā strādā zemapziņas programma, viss pārējais ir jauki, bet tas pa lielam baigi nevirzīs uz priekšu. Tāpēc jau daudz cilvēki rakstīja čatā, kur es prasīju arī, kur ir izgājuši transformācijas kursu pirmo līmeni, jo pirmais līmenis tieši ir par to, kā atrast savas šīs te elementārās pārliecības, kā saprast, kā strādā zemapziņa, jo zināt tur 7 enerģētiskos līmeņus, tur čakru sistēmu, kas tur aiz kura ķermeņa nāk un visas tās jaukās frekvenču lietas zināt ir labi. Es viņas iemācījos visus apmēram 6-7 gadu atpakaļ, un man neviena no tām nepalīdzēja. Visas tās ezotēriskās lietas mācīties ir labi, un viņas vajag. Bet es saku, vispirms sakārtojam savu bāzi, sakārtojam savu zemapziņu, sakārtojam savas programmas, tāpēc, ka tas ir visu pamatā. Ja mēs nesakārtojam savas programmas, es zināju nosaukt visas čakras, es zināju nosaukt visas enerģētiskos ķermeņus, es tur zināju citēt kaut kādus tur apgaismotos skolotājus. Naudas man vairāk nepalika, attiecības man labāks nepalika. Patiesībā pat kaut kur palika sliktāk no tā, kad es iemācījos, kāpēc es apzināti cilvēki neizpauž negatīvas emocijas. Mēs visi esam zenā un visi tik labi un pareizi un pūkaini. Ja, tur. Un es vēl apspiedu vēl vairāk savas emocijas. Ja, un vispār viena daļa organizācijas tajā izaugsmes komunā ir cilvēka reāli apspiest agresiju. Patiesībā, tāpēc, ka nav adresēts šīs savas ēnas, nav adresēts šīs zemapziņas limitācijas, un to tā ir tā kā bumba ar laika degli, kas vienkārši sprāks. Es tieši šo tēmu gribu paņemt, tāpēc, ka, manuprāt, viņi ir viena no vissenākajām vispār tādā cilvēces evolūcijas izpratnē. Tāpēc, ka vien vairāk un vairāk strādājot ar cilvēkiem, es sapratu, ka ne tikai mamma un tētis spēlē lomu tajā, kā mēs esam uzauguši no bērnībā, jo atceramies, principā pirmie 7 gadi mums ir visjūtīgākie un visievainojamākie, tāpēc, ka mūsu smadzenes tajā laikā attīstās alfa un teta viļņos. Ko tas nozīmē? Tas vienkārši nozīmē, ka mūsu smadzenes ir ļoti receptīvas pret mācīšanos un jaunā apgūšanu neanalizējot. Pasvītrots vārds ir neanalizējot. Un mums ļoti aktīvi strādā tādas smadzeņu daļa, sastāvdaļa kā spoguļneironi, kas atbild par to, ka mēs nevis loģiski analizējam, kas notika ar mammu un tēti vai ko viņi darīja, bet kā viņi jutās un kā viņi reaģēja, un mēs vienkārši nokopējam enerģētiski viņu elektromagnētisko lauku. Un tā ir tā problēma, kāpēc mēs bieži vien loģiski nevaram izrakties cauri tām programmām, tāpēc, ka tās programmas ir neloģiskas. Zemapziņa ir neloģiska, viņa nav racionāla. Un mums ir ļoti manīgiem jābūt, lai spētu atpazīt, kas ir tās limitācijas un programmas, kuras mums bloķē no lielākas labklājības, no lielākām finansēm, no labākām attiecībām. Un sākotnēji jāsāk ir mamma, tētis. Tur uzdodas ar jautājumu, cik tu esi piedevis savai mammai no 1 līdz 10, cik tu esi piedevis savam tētim no 1 līdz 10. Un jābūt ir tā, ka tu vienkārši izjūti beznosacījumu mīlestību pret to cilvēku, pret to dvēseli. Ja tas tā nav, ir darbs, ko darīt. Ja, ir jābūt, kā es saku, tīrs, ir jābūt tīrai sajūtai. Nedrīkst būt nosodījums, nedrīkst būt vainošana, nedrīkst būt aizvainojumi. Ja joprojām tas izpaudīsies gan pret partneri attiecībās, gan pret realizāciju, kas ir karjeras virziens, tas viss ir redzams. Vienkārši man vairs nav tāda luksus lieta minēt, varbūt ir saistīts tas kaut kā. Pēc šitiem 1000 cilvēku man nav jautājumu, tas ir absolūti saistīts, ja, un es parādīšu bišķi zinātni par to apakšā. Anyway, sākam ar to, ka, vispār no kurienes mums rodās tās programmas, no kurienes mums rodās tieši no dzimtes, un ja mēs no dzimtes perspektīvas skatāmies, ja. Pirmkārtām jāsaka, tas ir saistīts ar tradīcijām. Kas ir tradīcijas vispār manā izpratnē? Principā tā ir līdzcilvēku spiediens par beigtu cilvēku ieradumiem.
Pasakiet vienu tradīciju, kur izgudrojis ir cilvēks, kas ir šajā dzīvē. Ja? Kurš ir šeit un tagad, viņš dzīvo, iespējams kāds ir. Bet vairumam tā nebūs, tas storijas tā nebūs. Tas ir par to, ka tradīcijas nāk no kaut kurienes. Kā tas stāsts ar vistu un pannu. Atceraties? Kad meita prasa mammai, kāpēc tās vistē tās kājas griez nost? Es nezinu, es tā visu laiku esmu darījis. Jāzvano mammai. Uzvano mammai. Mam, kāpēc tu tai vistē tās kājas griez nost pirms liku cepešpannā? Es nezinu, mana mamma tā darīja. Tā kā uzvanu vecmammai uzvanu. Un vecmamma vēl dzīve uzvanu. Klausies, vecmamma, kā tur ir? Kāpēc gan vecmamma, gan mamma griež vistē tās kājas nost? Mūsu laikā vienkārši pants nebija tik liels, tāpēc mēs griezām kājas nost viņām. Un neviens neuzdod to jautājumu, kāpēc es daru vispār to, ko es daru, ja? Kāpēc no kurienes man ir tāda motivācija darīt, ja? No kurienes man nāk šīs te idejas, ka jādara tā nekā savādāk. Ja? Un patiesībā, tas ir, un vēl mums ir spiediens par to, ka tu nebrauks vai tad ciemos, tu nebrauks pie viņiem apmeklēt, tu nedarīsi šito, ja? Kā tu nenāksi, kā tu nedarīsi, kā tu neteiksi to. Mēs esam pieraduši, tāpēc, ka tā ir ierasts un tā ir vieglāk. Mums nav jādīlo pēc tam ar tiem izaicinājumiem, kas sekos vai kā kaut kāda norādījumi no vecākiem nāks vai no līdzcilvēkiem, no kaut kādiem vecākiem, kā tā jūs, kā tā. Un mums ir neērti dīlot pastāvēt pa sevi un dīlot ar tiem iebildumiem, kas nāk tiem citiem cilvēkiem. Un tāpēc mums vieglāk ir it kā piekāpties, bet tur ir ļoti liela programma ar to, ka mēs piekāpamies. Ja mūsu tā tradīcija vairs nesaskan ar mūsu iekšējām vērtībām, ko mēs kā cilvēki pieauguši esam un saprotam, kā mums pasaule labāk darbojas, mēs ejam pret sevi. Un kāda efekta tas atstāja ilgtermiņā? Padomājiet paši, kā būtu, ja piemēram, tev būtu darbinieks, tu viņam kaut ko prasi, lai viņš izdara, un viņš to neizdara, un vienreiz, un otrreiz, un trešo reizi, un ceturto reizi. Kāda tev attieksme pret viņu ir? Pats, viņi nevar paļauties pareizi. Viņš ir cilvēks, kurš tā kā vieglprātīgs vai kaut kāds, tāds nekāds, ja, un, es labāk pats, un viņam nevar uzticēties. Tieši tas pats strādā ar mums, ar iekšējo mūsu stāvokli. Tas tieši tāpat mēs analizējam sevi. Ja mēs vienreiz, otrreiz, trešoreiz pārkāpam savus principus, mēs neizdaram lietas, kaut gan tas ir dziļi saskaņā ar mūsu iekšējo pasauli, mēs sākam neticēt sev. Un tāpēc mums ir sērga ar nepašpārliecību, tāpēc mums ir 21. gadsimta lielākā problēma I am not enough, angliski jau saucās, es neesmu gana labs tam, neesmu gana labs tam paaugstinājumam, neesmu gana labs tam uzņēmumam jauniem, neesmu gana labs tam, partneriem tur. Viss šitas neesmu gana labs no tā, ka mēs esam ilgstošu laiku sekojuši bieži vien citu cilvēku kaut kādiem ieteikumiem un neesam īsti dzirdējuši savus. Tā kā, protams, es tagad bišķi pārlekšu pāri, jo tas darbs arī ir jāizdara, kas ir pašcieņa, sevis mīlestība, atgriešanās savā spēkā, un tam ir vieta būt. Un viņš bieži vien būs saistīts ar vecākiem, bet šajā reizē mēs runāsim tieši no kurienes no dzimtā tas nāk, kas ir domāts mamma, tētis, vectēvs, vecmāte, vecvectēvs, vecvecmāte un tādā veidā tā kā tādā piramīdā uz zemes. Parunājam par traumu paudzēs vispār kā tādu. Es viņu tā vienkāršot saukšu par traumu, tāpēc, ka tas ir tas, kas tas ir. Trauma ir nobīde. Trauma ir vienkārši, ka cilvēks nav saskaņā ar savu garu, ar savu spēku, ar savām vērtībām. Tas nozīmē, ka viņš kaut kur ir zaudējis enerģiju. Un līdz ar to viņš ir atsinhronizēts pats no sevis. Un ja cilvēks ir atsinhronizēts, viņš nav savā spēkā. Par to zinātnē runā patiesībā ļoti daudz, un vispopulārāk tieši kā dzimtas trauma, jeb ģeneracionālā trauma ietekmē cilvēku, baigi aktīvi to sāk pētīt 60. gados. Tāds Vivians Rakovs, viņš ir psihiatrs, viņš īpaši sāk pētīt genocīdu upurus, respektīvi genocīdu upurus un viņu pēctečus. Un tas, ko viņš secināja, ka šiem te pēctečiem arī ir līdzīgas programmas, līdzīgas reakcijas, posttraumatiskais stresa sindroms, pat ja viņi nav saskārušies ar genocīdu kā tādu. Ja? Un tad viņš sāk to visu dziļāk pētīt. Un patiesībā, es šeit atsaukšos uz kaut kādām zinātnēm, bet patiesībā ir ļoti daudz materiālu par to, kur jūs varat paši papētīt. Es vienkārši pieskaršos tādām lieliem vilcieniem.
Tālāk to arī pētīja tāda Jaela Danēlī. Viņi ir tieši holokausta cietušie grupas vadītāji Ņujorkā, un viņi to pat sauc kā multidimensionālu traumu. Ja, respektīvi, masīvas traumas kā šīs, tās ietekmē cilvēkus un sabiedrības multidimensionālā līmenī. Ko tas nozīmē multidimensionālā līmenī? Tas nozīmē to, ka tas ietekmē ne tikai tā cilvēka reakcijas, kā, piemēram, stresa tolerance, kas bija pārsvarā galvenā problēma, ko Rakovs pētīja, ja, kā viņi tiek galā ar stresu. Un viņiem bija paaugstināts stresa līmenis viņu bērniem, kaut arī viņi nav pieredzējuši pašu vispār genocīdu. Tas viņa sāka pētīt jau tālāk, kā tas ietekmē attiecības, kā tas ietekmē finanses, kā tas ietekmē pārējās dzīves jomas. Un viņi saprot, ka bāc, īstenībā mums sāk veidoties vesela ģenerācija ar kādām programmām, vesels sabiedrības slānis, kas ir traumatizēts zināmā veidā, un tas ietekmē pilnīgi visas jomas. Ja mums ir trauma vienā jomā, viņi ietekmēs pilnīgi visas jomas. Tāpat, ka ja mums ir trauma kaut kur ķermenī, viss ķermenis nāks palīgā, lai to traumu dziedinātu. Un tāpēc tas ir tāds diezgan liels projekts, jā, patiesībā, kas ļoti intensīvi tika pētīts, un viņos varēja atpazīt ļoti daudz šos te slāņus. Jā, un kādi ir tie iemesli šai ģeneracionālajai, jeb dzimtas traumai? Tad pirmkārt, visi šie te punkti, kas ir svarīgie, ir tad apspiešana, diskriminācija, sociālā atstumtība. Tas nozīmē, ot neiederēsies, ot neesat tur pareizi, ot kā tad jūs tā nedarīsiet, jā, kā tad jūs atteiksieties, kā tad jūs atsakaties no kaut kādas iestāšanās, kaut kādā organizācijā vai tam līdzīgi. Trūkums un nepietiekamība, kas iet cauri, piemēram, tam laikmetam. Mēs visi esam pieredzējuši savus vecākus, kuri daudzi no viņiem pat ir dzimuši kara laikā, viņi pat izdzīvojuši karu. Kādam vēl tur ir iespējams pat vecvecāki dzīvi, kas ir izgājuši pat vēl Pirmo pasaules karu, Otro pasaules karu, un pieredzējuši diezgan lielu deficītu. Līdz ar to, ja ir pieredzēta vardarbība, agresija noteiktās, piemēram, tur sētās vai kaut kādos tur klanos, ja, vai kaut kādās nostūros, piemēram, Latvijā pārsvarā jau visi te dzīvojuši, ne? Kaut kādos nostūros, kur vienkārši nav droši, jo tur ir bandītisms tur un tam līdzīgi, ja? Un tas tādā veidā ietekmē tā cilvēka izaugsmu. Un, protams, arī sociālai ieradumi, par ko mēs runājam, ja? Tradīcijas. Kā pie mums dara tā? Ja? Pie mums taču tā vienmēr dara. Un mums ir ļoti uzmanīgi vienmēr jāpaskatās uz šito. Tad kas tad ir mūsu gadījumā, kam mēs esam gājuši cauri? Jo mums jau nav tālu jāskatās uz tām zināmākajām sociālajām grupām, ja? Tur ASV indiāņi, piemēram, ja? Kur senčiem, viņu senči, kuri tika pakļauti vajāšanai. Mēs šeit runājam par gadsimtiem atpakaļ vēl, bet tas saucamais ciešanu ceļš, kas ir Amerikā, ja, kur burtiski ar varu tos indiāņus dzina ārā no zemēm, kur viņi ir tūkstošiem gadus dzīvojuši. Ja, kur viņi ir kā, teiksim tā, saimnieki, ja, tā beigas smieklīgi, bet Amerikā neviens amerikānis nav, pa lielam. Tie, kas visi sauc pārsvarā sevis par amerikāņiem, neviens no viņiem nav amerikānis. Visi ir pārsvarā iebraucēji imigranti, ja mēs tā skatāmies godīgi, ja? Jo īstie amerikāņi ir indiāņi pa lielam tur. Un tāpēc tas tā interesanti tā kā vērot, ka kādu iespēju tas ir atstājis. Un mēs redzam, tie, kas Amerikā ir dzīvojuši vai uzturējušies vai izglītojušies sev tajā jomā, jūs zināt, ka indiāņiem ir ļoti liela problēma tieši alkoholu, ja? Kā viņi teica, tas ugunsūdens, ja? Un ugunsūdeni viņi nepanes. Un patiesībā, ja jūs papētat statistiku, 11,7% no Aļaskas indiāņi, tas ir vietējie natives, ja, nāves ir saistīts ar alkoholismu. 11,7%. Pasaulē vispār ir 5,9% no alkoholismu. Alkoholismu saistītās problēmas. Ja? Par ko tas liecina? Tas nenormāli. Tas nozīmē vienkārši, kas ir alkohols? Pirmais, numur 1, slāpēt savas emocijas, nejust sevi, nebūt savā ķermenī, negribēt pieredzēt, negribēt evolucionēt, negribēt iet tālāk. Vienkārši tas ir instruments, kādā veidā nejust, tāpat kā pārsvarā viss narkotikas. Ja? Lūk, un tas ir drausmīgi. Tas pats, protams, ar afroamerikāņiem ļoti populārs piemērs, ja, verdzība, vardarbība, rases diskriminācija. Pat līdz šai dienai mēs saskaramies, ja, kā ASV tā ir nenormāli liela problēma. Un patiesībā arī Āfrikā starp ciemiem tā joprojām nenormāli liela problēma. Un tas ir,
Tas ir tāds, es teikšu, ļoti zems apziņas līmenis, bet tas parāda to, kur tie cilvēki atrodas, kur savā starpā dilo ar to visu. Un tālu nav jāmeklē Padomu Savienības valstis. Ja mēs paskatāmies, kas tad bija mums Padomu Savienībā, tas saucamais mantojums, reāli dalīja bagātos un nabagos. Visa pamatā bija minimālismu uzskat un pārliecība, ka mums galvenais ir pa minimumu, un mēs te nodrošināsim ar darbu, ar minimālo atalgojumu, un tu būsi laimīgs. Un es esmu dzirdējis ļoti daudz padzīvojuši cilvēkus, kurus saka, es labāk tad Padomu Savienībā turpināt dzīvot, jo pat ja tur tik daudz kaut kas nebija, bet vismaz bija darbs. Un tad, bet tu saproti, ka tu principā tik turēts kā pilnībā ieslodzījumā. Tas, ka vienkārši tu nemācēji un neprati realizēt sevi, jo tas bija tāds laikmets, nevienam nevar pārmest. Bet, значит, vajadzēja kačāt sevi, vajadzēja uzkačāt savus skills, savus iemaņas, strādāt ar savām enerģijām. Protams, tajā laikā par to neviens nerunāja. Protams, tajā laikā tas bija, pat aizliegts vispār, bet tas ir par to, ka tātad ir iemesls, kāpēc tu izvēlējies arī piedzimt tajā laikmetā. Par to arī vajadzētu padomāt. Vienkārši, ja mēs pat uz visiem tiem principiem skatāmies, tad viss galvenais ir strādnieku un zemnieku vienotība. Tad darbinieki, strādniecība, tas ir pats galvenais, un uzņēmējdarbība un tam līdzīgi viss, tas jau to mēs jau pret proletariātu. Līdz ar to mēs visi esam nākuši no tā laika, kas patiesībā ir ļoti, ļoti, teiksim tā, traumatizējoši. Stāvēt rindā ar taloniem. Visas tās, jūs senčiem parunājāt, daži pašiem atceraties tos laikus, kam jūs gājāt cauri. Un mēs tur atradīsim pilnīgi visas tās programmas. Ļoti daudz trūkumu domāšana, ļoti daudz limitējušu domāšana, kad ir tik, cik ir un vairāk nav, tāpēc, ka tev vairāk nevarēja dabūt. Izsūtījumi, kas nāk, tas viss ir ļoti, tas ļoti ir ietekmējis to, kā latvietis skatās uz sevi, maigi izsakoties. Lūk, un tāpēc ir riski un ir ieguvumi strādājot ar savu dzimtu, vispār interesējoties par to. Riski ir pirmais domāt, ka dzimtu neizvēlās. Tā nav. Ja mēs skatāmies, mēs rītīgi izvēlamies dzimtu. Ja mēs no dvēseles perspektīvas skatāmies, dzimta ir tas, kurā mēs inkarnējamies pēc savas vibrācijas. Tāpēc, kad mēs iepriekšējos dzīves kaut kādas pabeidzām, jāsaprot, ka laiks ir ļoti sarežģīts. Laiks nav lineārs. Un es zinu, ka tie, kas varbūt tās iepriekš nav saskārušies ar šiem konceptiem, var likties sarežģīti, bet laiks nav lineārs. Laiks drīzāk ir sfērisks, un laiks pastāv tikai 3. blīvumā. Un līdz ar to, ja mēs izējām citā blīvumā, vai mēs no citas dimensijas to skatāmies, laiks kā tāds neeksistē. Un sākumā prātam to ir ļoti grūti pieņemt, jo prāts ir pilnībā piesaistīts laikam. Tikmēr, kamēr cilvēks dzīvo un sēž savā prātā, visu mēģina ar loģiku un racionalitāti izdomāt, viņš ir piesaistīts laika konceptam. Un tās ir savā veidā arī kā rokasdzelžs, ko cilvēks pats sev uzliek. Un mums ir jāstrādā ar paplašinātiem apziņas stāvokļiem, lai mēs varētu iziet ārā no šiem te pašu uzģenerētajiem rokasdzelžiem. Lūk, tāpēc, cik mēs inkarnējamies savā dzimtā atbilstoši savai vibrācijai un pieredzēm, kuras kādu veselu gribējām realizēt, tad mums īsti nav ko pārmest nevienam vispār ģimenes locekļiem, nevienam dzimtas locekļiem, nav ne vārda pārmest, kāpēc mēs piedzimām tādā valstī, tādā ģimenē, tādā dzimtā, viss ir precīzi atbilstoši vibrācijai, un mēs kā dvēseli izvēlējāmies to, ka, vibrācija tāda, iepriekšā dzīvē nomiru ar jūs visi mudaki un neko nejēdzat, un es te pats gudrākais, skaidrs. Tad ir disbalanss tavā enerģētiskajā laukā, nākamajā dzīvē tu mācīsies pazemību vairāk, un piedzimsti ģimenē, kurā tādā tu tiec apspiest, tu tiec kontrolēts, ar tevi manipulē, tevi apspiež. Kā tad tā, kā man tāds sots? Paga. Ka padzen atpakaļ to, kā tu pabeidzi, sāc interesēties, kā tu pabeidzi iepriekšējās dzīves, kāpēc tu šajā sāki no šitās vibrācijas. Tas ir tas jautājums, par ko mums ir jādomā, un tas būs pareizāk domāt nekā, kāpēc man tā neiet? Nē, tāpēc, ka tu to tā izvēlējies. Lielai daļai cilvēku arī ir pilnīgi vienalga, kurā ģimenē viņi iedzimst, īpaši tie, kas ir jaunā laikmeta bērni, sākot no indigo uz augšu, bieži vien bija pilnīgi vienalga, kādā ģimenē mēs iedzimstam. Mēs zinājām, ka piedzimsim, būs sūdīgi, 20-30 gadus pakapāsim, pēc tam mūs
mums pēc dvēseles līgumiem paredzēts, ka mūs atradīs mūsu skolotāji, vai mēs atradīsim skolotājus, viņi mums palīdzēs atkačāties un paliksim normāli. Ja, tā kā tas ir tas ceļš, kādu mēs te visi ejam. Mēs katrs esam tajā līmenī. Ja tu esi šeit, tu arī esi jau uz tā ceļa, apsveicu, ja, tā kā ceļā, lai tiktu pēdiņās atkačāts un mēs kļūtu vispār normāliem cilvēkiem ar tīru apziņu, kur rīkojas no spēka, iedvesmas, pārcības, jūt sevi drive, motivāciju, iedvesmu, mīlestību, iet pieredzēt savu dzīvi, tāpēc, ka mēs to izvēlamies, nevis tāpēc, ka mums kaut kāds pienākums ir kaut ko darīt. Ja? Tā kā no tās perspektīvas, ja? Jā, tātad dzimtu mēs izvēlamies. Asociatīvā domāšana ar dzimtas kvalitātēm, respektīvi, tas ir saistīts ar to, kā dzimta, manā dzimtā taču ir tā, manā dzimtā ir pierasti darīt tā. Mūsu dzimtā mums ir tradīcija, ka mēs neatkarīgi no tā, lai vai kas, pat ja tam cilvēkam, pat ja tev nav, tev jādod pēdējais. Brālim vienmēr jāpalīdz, mammai vienmēr jāpalīdz, tētim vienmēr visi jūs esat parādā saviem vecākiem, neatkarīgi no tā, kas un ko. Ja? Man bija viena paziņa, ar ko es strādāju, un viņai bija varikozās vēns, un viņai tas bija tāpēc, ka viņas mammai tāds bija, un viņas mammai bija, un omāmai bija, un kāpēc viņai tāds bija, tad, kad mēs sākām ar viņu strādāt un mēģināt saprast, kā, no kurienes tas ir, viņa enerģijas apšanas sesijas laikā aizgāja līdz tam, ka viņa saprata, ka ja es būšu vesela un man tā nebūs, tad es atšķiršos no viņām, un tad man ar viņām nebūs par ko parunāt. Man nebūs vienojošais punkts. Tā viņām visu laiku bija, nu tev jau arī, tā kā, tu jau pēc mammas, tu jau pēc omammas, tu jau pēc tā, tu jau pēc šitā, tu jau, kā saka, bērziņa, tad, kā saka, visiem bērziņiem jau ar šito ir problēmas. Jā, visiem kļaviņiem tur ar redzi nav, jā, tur, visiem tur šiem un šitiem, jā. Sanāk, šī iekļaušana kastītē iekšā uzreiz pateikšana kādam, mūsu dzimtā ir tā, ja? Mūsu dzimtā notiek tādas lietas, un tas tiek tādā veidā risināts. Ja? Un, protams, etnocentriskās lamatas, tas ir par to, ka mūsu dzimta pati labākā, mēs bijām pirmie, kas te kaut kur dzīvoja, un tur teritoriāla aizsardzība, diezgan traki tas īstenībā, bet ja jūs paklausāties īpaši vecs cilvēks, kuriem bieži vien nav bijusi spēka sajūta, viņi ir bijuši apspiesti, un tie pārstrādi, tiem galvenais ir, ļoti daudziem no viņiem ir šī teritoriālā un šī sevis pastāvēšana, lai varētu sevi izteikt, lai varētu sevi realizēt, lai varētu sevi parādīt un izdzīvot un pieredzēt to, ka viņi ir spēkā. Un patiesībā, ja jūs paskatāties, tas uz visiem cilvēkiem attiecās. Tie cilvēki, kuri ir auguši vai ir auguši pieredzējuši šāda veida tās apspiestības traumas un kur ir bijusi kontrola un tam līdzīgi, viņiem būs paaugstināts risks uz to, ka viņi gribēs pēc tam dzīves laikā atspēlēties uz citiem un lai pierādītu to, cik viņi ir spēcīgi un varani, tāpēc, ka tā ir kompensācija no to, ka viņi nav notransformējuši savu nevarību un savu apspiestību patiesībā.